Un tad beigās sanāk, ka plašākai sabiedrībai tas pozitīvisms un tā cerība, ka viss būs kārtībā un ka visi piedalīsies šajā procesā, ka tas īsti vairs nedarbojas. Un, mēs varam, protams, ļoti plaši apskatīt šos jautājumus. No vienas puses mēs varam apskatīt pasauli kopumā un kāda šie ekonomiskie motīvi. Teiksim, ja es lidoju no Londonas uz Spāniju, es varbūt domāju, ka tas neietekmēs manu mājvietu un man īsti nav nekāda motīva atteikties no savām brīvdienām, savukārt vietējā līmenī. Ja mēs veidojam šīs zaļās zonas, teiksim, tuvu pie savas dzīves vietas, kur mēs tiešā veidā redzam to, kāda ir mūsu darba rezultāti. Teiksim, vietējā pašvaldība apzaļumo kādu skolas teritoriju vai atjauno tās teritorijas, kur agrāk bija izvietot dažādi rūpnieciskie objekti, iesaista skolēnus, arī vecākus, visus vietējo sabiedrību, un cilvēki momentā arī redz savu darbu augļus, tad, protams, tas ir cits stāsts. Un, protams, tas viss arī cieši saistīts ar likumdošanu un ar dažādiem tiesību aktiem, arī starptautiskā līmenī. Okay, Olga. Okay, es latviski varbūt. Par... Okay, cool, thank you. Jā, Andris jautāja par šo te, ka mēs domājam pozitīvi, kaut kādas lietas, vai mēs varam kaut ko mainīt tajās ir. Tas, kas ir manā redzeslokā nonākuši ļoti interesanti pētījumi, jo mēs strādājot ar smadzenēm, mēs tā kā pētam smadzeņu viļņus, un tā kā smadzeņu viļņi tad aiziet tālāk uz fiziku un tad tālāk kvantu fizika. Un tas, kas ir ļoti interesanti pētījumi, kas man pašam lika par to padomāt, ka, piemēram, reģionos ir diezgan liels pētījums bija veikts par to kara darbībā, kur reģionā noteikti uz 3 mēnešiem bija cilvēki sagatavoti šo te pozitīvo domāšanu. Viņiem bija noteikts lietas bija jādara. Un tas, kas bija interesanti, viņi bija tajā reģionā izvietoti proporcionāli un reāli tajās mēnešos, kad viņi strādāja šo vienkārši domāšanu, varētu teikt, šajā reģionā samazinājās vardarbība. Tas liekas, man tā mazliet absurdi, bet no tādas fizikas viedokļa tas patiešām ir iespējams un tur ir tādas saiknes. Un tas, ko es domāju, kad arī šajā te, piemēram, pa vidas domāšana, ja ir šajā vienā konkrētā reģionā cilvēki vairāk, kas domā šajā virzienā, tas, mēs varam teikt, neapzināti arī ietekmē visus pārējos cilvēkus un mainās tās lietas. Tas ir tā izmērams arī. Paldies! Kaut kas piebilstams, kaut kas... You can I just support it. It is, it's very... Jā, tas ir ļoti pozitīvs piemērs. Teiksim, ja cilvēks uzņemās iniciatīvu un rīkojās kādā pozitīvā veidā, un viņi ir pārliecināti, ka viņi var panākt izmaiņas, tas, protams, aizrauja arī citus cilvēkus. Protams, arī psiholoģijā ir vairāk pētījumi, saskaņā ar kuriem, ka tie cilvēki, ar kuriem mēs uzturam kontaktus, un ka viņu attieksmi ietekmē arī mūsu attieksmi. Un ja mēs uzturamies, pavadām laiku ar pozitīviem cilvēkiem, kuri tic pozitīvām pārmaiņām, tas, protams, atstāja iemeslu arī uz mums. Tas pats arī attiecās uz veselību, jo mums ir veselīgi draugi un cilvēki, kuru vidū mēs uzturamies, tad arī tas pozitīvi ietekmē mūsu veselību. Es domāju, ka tieši to pašu var precīzi attiecināt arī uz vidi. Protams, mums būs iespēja par to visu pārliecināties, jo tuvākajā laikā šeit būs vairāki Latvijas Saeimas deputāti, un mums būs iespēja viņiem uzdot dažādus jautājumus. Centīsimies uzdot viņiem pozitīvus jautājumus, lai saņemtu pozitīvas atbildes. Redzēsim, kā tas darbojās. Tad mēs arī sapratīsim, vai šī pozitīvā domāšana ietekmē gan mūs, gan sabiedrību kopumā, un varbūt mēs būsim pārsteigti par rezultātiem. Man ir jautājums Pēterim, vai jūs uzskatāt, ka cilvēki, kuri atrodas šajā telpā,
viņiem ir arī līdzīga smadzeņu darbība. Tātad, vai mums visiem ir tas kopīgā tā smadzeņu zaļā domāšana? Tātad jūs gribat pārbaudīt, vai mēs tiešām visiem ir zaļas smadzenes? Smadzeņu skanējumus, tad domāju, ka jā, mēs atrast kaut kādas līdzības. Viennozīmīgi. Viss kārtībā ar mums, mēs esam baigie gudrnieki. Man arī jautājums Pēterim ir runāts tika par to smadzeņu potenciālu tā kā optimizēšanu un ka liela loma ir videi šajā jomā. Un kādai vajadzētu būt tai optimālai videi, kādā cilvēkiem vajadzētu dzīvot, lai būtu tas optimālais augstākais smadzeņu potenciāls. Vai kā mainīt to vidi, kas šobrīd ir cilvēkiem? Ar domu, ja es neesmu sakārtojis šorīt savu istabu, tad es esmu cilvēks haoss. Nu, arī tādā līmenī tas var būt ne tikai sabiedrībā. Mēs jau nedzīvojam visbiezākajā sabiedrībā. Nāk luksemburdzieši, kas ir visbiezākie Eiropā, ir viszaļākie? Par šo jautājumu atbildot, kur tā vidi varētu būt, man liekas, tas ir, ja mēs gribam runāt par tādu smadzeņu darbību, tad varbūt patiešām jābrauc uz Indiju, kur nekā nav, jā, vai kaut kāds kalnos vai Himalajos, un tad mēs tā kā varam kārtot savus smadzenes. Bet tādā ikdienas, ja mēs tādā rutīnā, ka mēs skrienam vai mūsu civilizācijā, praktiski tas, ko mēs varam darīt, tad, es domāju, tur ir tas, ka jāsāk ar sevi. Un tiem maziem principiem, ka tu kaut vai uz mirkli apstājies un kaut kāda meditācija tev ir dienā ir, lai tu varētu sasniegt. Jo tāda vide, piemēram, ideāls variants jau ir pastāv, bet mēs saprotam, viņš nav tik reāls, lai mēs viņā dzīvotu. Bet tas, kas ir interesanti, ir smadzenes, piemēram, ja tuvojās šim te ideālam variantam, tad cilvēks pieņem lēmumus, ko viņš varbūt nav pieņēmis līdz viņam nav sākuši strādāt tās smadzenes funkcionālā līmenī. Un, ja pat vide nevar mainīties, var mainīties cilvēkam attieksmi pret notikumiem. Jā, man liekas, kā attieksmi mēs mainīsim šodien, ne? Tik daudz visādas informācijas, visādi jaunu lietu. Vēl pēdējais jautājums, bet ašais, ja? Un tad mēs ejam tālāk. Vārds sakot, man arī jautājums būtu Pēterim vairāk. Tad kādi īsti ir tie potenciāli smadzeņi, ja? Jo, piemēram, Krievijā es esmu redzējis YouTube'ā, kā vienkārši skolotājs trenē mazus bērnus jau ar smadzenēm un viņiem attīstās paranormālas spējas. Vai arī šitās, kā saka, smadzeņu treniņš, ja? Vai viņš var attīstīt arī dažādas spējas, ne tikai sadzīviskas lietas, bet arī paranormālas spējas. Pēterim, mikrofons no malas. Halo, jā. Tad, redz, to bērnu, piemēram, attīstīt jau praktiski var jau, kamēr viņš atrodas mammai vēderā, bet tās atkal ir tehnikas, ka mēs, piemēram, gribam attīstīt kaut kādu konkrētu smadzeņu zonas, lai mēs varētu darboties. Tas ir līdzīgi, piemēram, par jebko, lai mēs būtu veiksmīgs vai sasniegt kaut ko līdz, ir tas klasiskais ir, ka 10,000 stundas ir jāatveic. Tas ir 5 gadi. Praktiski var būt jebkurā jomā. Ja to dara 10,000 stundas un 5 gadu aptuveni tas ir, tad tu vari sasniegt. Piemēram, vai tas ir tāds, piemēram, skatoties par sportistiem vai par mūziķiem un tādām lietām. Un plus vēl tie svarīgie 3 mēneši pirms piedzimšanas, ja? Ja māmiņa sāk šķirot atkritumus, tad bērns noteikti šķiro atkritumus. Ok, labi. Paldies liels. Man liekas, ka mums jāaplaudē abiem ekspertiem, jo viņi mums kaut kā baigi iestelēja smadzenes. Thank you. Labi, paldies. Tagad ķersimies klāt ļoti karstam kartupelim. Es ceru, ka so I hope that both of you will stay and try to. Es ceru, ka jūs abi paliksiet šeit un turpināsiet meklēt tādus pozitīvos momentus arī mūsu politiskajā diskusijā, kas vēlāk norisināsies. Kartupelim valstī Juris Grīnvalds strādā Sijā Sakret, viens no Latvijā esošiem lieliem celtniecības materiālu ražotājiem. Juris personīgi ir arī ļoti aktīvs jaunajā kampaņā Dzīvo siltāk. Dzīvo siltāk ir kampaņa, ka patiešām vajag ņemt un nosiltināt to māju. Zinot, ka Latvijā 70%